Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12 līdz 15 kopā ar Ievu Dzeni. Čau, 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 svētku dienā, mīļās dāmas, nu lai skaisti jums svētki, svinām kopā un baudām un sveicien arī visiem vīriešiem, kuri sveic mūsu dāmas. Un pie manis viesos ir ļoti īpašas sievietes, un es esmu arī nedaudz satraukta, jo tomēr pie svētku reizes un tādas aktieru meistares ir ieradušies. Sākšu ar to, ka teātras skatuves leģenda, un es teiktu vecā Kaluma teātra skolas aktrise ar 10 gadiem ilgu pieredzi, kur ir strādājusi ar Latvijas teātra lielmeistariem. Kur ir priecējusi un priecē mūsu skatītājus tik ilgi, eleganta un spoža. Lidija Pupure, sveika! Sveiki! Prieks, ka ieradāties. Un brīnišķīgā, Marija Bērziņa. Aktrise vienkārši Marija Bērziņa un Marija man gribas... Vienkārši Marija. Aktrise un režisori. Un Vai, jā. Jā, var teikt režisori. Var, jā. Pilntiesīgi. Nu, tu, manuprāt, esi aktrise ar krampi. Ak tā. Un dziedošā aktrise, protams. Un, jā, šeit esat ieradušās ne jau tikai tāpēc, ka ir sieviešu diena, bet tāpēc, ka notiks arī īpašs pasākums tieši, kas veltīts mūsu teātra mākslas, skatuves mākslas vecmeistariem, jo viņi ir tiešām vērtība un mums par viņiem ir jāparūpējās, mums viņus ir jāatbalsta un jāatgādina, ka viņi mums ir svarīgi un būs svarīgi. Proti, stāsts ir par labdarības koncertu, kas norisināsies 30. martā. Marija, pastāsti par šo. Nu, jā, tad 30. martā mūsu Nacionālā teātra direktors ļoti vēlīgi atvēlēja lielo zāli un lielās zāles skatuvi šim koncertam ar nosaukumu Ja skatuves dēļi sāktu runāt. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi, tas tiešām būs unikāls pasākums, jo man šķiet, ka, man liekas, ka aktieriem pašiem arī patīk satikt savus kolēģus, jo ikdienā tas nemaz nenotiek tik bieži. Mēs esam katrs tajā savā orbītiņā, un man liekas, ka šāda reize, ir varbūt spēlmaņa nakts, kad, piemēram, skatītāji var redzēt, uz skatuves aktierus no visiem teātriem, bet šī arī būs tāda reize, jo es teiktu, gandrīz no visiem Latvijas lielajiem teātriem, gan no Daugavpils, gan no Liepājas, gan no Valmieras, gan, protams, nerunājot par Rīgu. Dailes teātris, Nacionālais teātris, Jaunais Rīgas teātris, Leļu teātris un tā tālāk un tā joprojām. Būs sastopami kolēģi, kuri vienosies dziesmā un kādā skaistā dzejā un arī droši vien kādā amzierīgā tekstā par godu, tam, ka pirmām kārtām, galu galā marts ir arī starptautiskā teātra diena 27. kas tiek svinēta. Un pirmkārt par godu teātrim, bet par godu mūsu vecmeistariem un faktiski svinot un mīlot dzīvi un pavasari. Jā, jo skatu tiešām ir tāda maģiska vieta, vai ne, kur ir visas emocijas, gan tie aplausi un enerģija, gan prieks, gan arī asaras un skumjas. Tas viss slēpjās skatuves dēļos un to visu rada brīnišķīgie aktieri un ne tikai, vai ne, visi teātra mākslas nozares pārstāvi, kas rada to brīnumu un ļoti daudzus tas ietekmē, tas mirklis šeit un tagad. Un paliek atmiņā, un ir liels prieks arī par šādu pasākumu, un ik viens ir aicināts uz šo labdarības koncertu. Un kas mani interesē, vēl tāda lieta kā aukcions. Marija, kas tas ir? Kas tas gaidāms ir? Aukcions ir brīnišķīgs vecs vārds. Pirmām kārtām vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta, kas skatītājiem būtu jāzina, ka šie biļešu ienākumi, ieņēmumi no nopirktajām biļetēm visi aizies fondam Rampa, kas rūpējas par mūsu senioru veselību un tātad viņu, šis modernais vārds, lababūtību. Bet aukcions, tāda ideja radās, tad, kad šis pasākums notika Mūzikas namā Daila, ko tur savu laiku uzņēma brīnišķīga Anda Zadauska, jau tad sākās tāda lieta, ka, tad bija tāda brīnišķīga piedāvājuma
sadalīja gleznas, tiešām mākslinieku gleznas, kuras tad skatītāji varēja iegādāties, un arī visi šie ieņēmumi nonāca fonda rīcībā, senioru rīcībā, bet šoreiz mums ir tāds ķenerīgāks, man ļoti patīk tas vārds, tāda ideja mums radās, ka aktieri, patiesību sakot, ir brīnišķīgi reizēm mākslinieki vai amatnieki arī citās sfērās. Un mēs zinām, ka katram ir savs arī kāds talants ārpus tiem skatuves dēļiem. Un mums ir tāda cerība, ka tātad mēs esam uzrunājuši ļoti daudz kolēģis, lai viņi padalās ar saviem vai nu darbiņiem, vai nu, piemēram, es nezinu, ideju Tamborējumiem. Tas ir skaidrs. Mums, piemēram, Lidijas kolēģi Olga Dreģi ārkārtīgi daudz āda. Kā mēs zinām, burvīgais jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš ļoti talantīgi zīmē. Viņam jau ir grāmata, kā mēs ceram, ka varbūt Vilis dāvās tālāk kādu no saviem zīmējumiem. Zinu, ka mēs esam uzrunājuši arī Valmieras teātra aktieru Krišjānu Salmiņu, kurš savukārt, vai jūs zinat, viņš izgatavo šobrīd paklājus, kas ir vienkārši lūk, tā kā, un iespējams, ka kādam ir savu mīļāko marinēto gurķīšu recepte vai gardākās kūkas, kas tiks izsolīti. Nu, tātad, faktiski tās ir lietas ar pievienoto vērtību, ar emocionālo pievienoto vērtību, vai nu tas, piemēram, būs kāds kabatlakatiņš no lomas konkrēts, kas, piemēram, arī varētu tikt uzdāvāt kādam skatītājam. Tā kā man šķiet, ka tas ir burvīgi, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī uzrunājoši Latvijai, jo man liekas, Lidija, es domāju, ka tu man piekritīsi, ka latvietis ļoti mīl aktierus un vispār teātri, tik tiešām, un rāda to visiem iespējamiem veidiem. Un tad arī notiek šī maģija vai šis brīnums un šī miedarbība starp skatītāju un aktieru skatus. Turpinām sieviešu dienas sarunu un parunu ap teātri un lepojamies ar saviem vecmeistariem un vecmeistarēm. Un mums viesos atgādināšu ir lieliskā aktrise un režisora Marija Bērziņa un leģendārā aktrise Lidija Pupure. Un mēs jau pievērsīsimies arī vairāk tai sieviešu lomai. Un man gribas teikt tā, ka sieviete ir skaista, burvīga, tāda, kāda viņa ir, jebkurā vecumā, un par to ir jārunā arvien biežāk, tīpaši šajā laikā, kad informācijas ir tik daudz, un mēs sievietes izjūtam arī lielu spiedienu, tīpaši jaunā paudze arī saistībā ar sociālajiem tīkliem, ar skaistuma standartiem, kā ir jābūt, kā ir jāizskatās, un tam līdzīgi, kā tomēr noturēties un novērtēt pašai sevi, kas es esmu, ka es esmu vērtība un skaista tāda, kāda es esmu, un gudra. Un tāpēc, Lidija, es vēlos pajautāt tev, kā cauri gadiem, gadu desmitiem ir izjusts šis standarti, visādas tendences, kā jūs saglabājat to savu skaistumu un eleganci un to, kādi jūs esat? Es nemaz tāpat nevaru atbildēt, bet man gribas teikt tā, ka tas patiešām paudzēs mainās. Iet laiks un ir citi standarti, un tad mēs pielūdzam to vai to. Mana paudze auga vērojot savas mammas, vērojot savas vecmāmiņas. Tā ir ļoti tie grūtie laiki, kad viņām bija jābūt stiprām, skaistām, sievišķīgām, ļoti grūtos apstākļos. Un es domāju, ka mēs augām un vērojām, lai turpinātu to, ko mēs pamanījām un kas mums patika. Un arī gan tādās attiecībās ar vīrieti, mēs visu mācījāmies vērojot. Nevis šodien visi lasa daudz literatūras, daudz visādu zinību un tādas lietas, bet mēs to tieši mācījāmies no dzīves, ja? Un nonākot teātrī, protams, tu jau pats sevi neredzi. Tu jau arī neapzinies, kāda ir tava sievišķība vai kādas ir tavas īpašības, bet ņemot vērā, ka mēs augām un veidojāmies par tieši teātrī un mūs redzēja un audzināja gan režisores,
gan režisori, gan arī kolēģi aktieri. Un viņi jau pamanīja to, kas mūsos un kāda sievišķības stīga ir tā spēcīgākā. Nu, tā kā es gandrīz, tad man jāsaka tā, es varētu par sevi domāt, izejot no tā, kādas lomas man uzticēja. Jā. Jo tur jau tad arī to izvēlējās tie, kas mani redzēja, vai mani juta, vai manu enerģiju uztvēra. Nu, tad es tagad tā atceroties varu teikt, ka manas pirmās lomas bija Baibiņa, Vizbulīte, Kristīne. Tā bija tā palete, ar kuru es it kā iegāju teātrī. Ja? Bet tur pa vidu bija arī puikas, kuras es spēlēju. Un tad vēl bija tādas lomas raksturi, ļoti komiski un mazliet padomji. Nu, visādas arī tādas sievietes man bija jāspēlē, meitenes. Cik es to saglabājusi, es īsti nemaz nezinu. Tas viss jau jūsos dzīvo, jo jūs savā aktieru darbā, kad jūs esat tajā lomā, man gribas teikt, ka jūs esat vienkārši, jūs no sevis tā kā dedzinat ārā, rušinat, veidojot to lomu sevi un dažādās tās sievietes vai vīriešu puiku lomas, tas viss jums ir jāatrod sevī. Jā, un tā kā es domāju, ka pilnīgi noteikti, ka tas vēl joprojām tur dzīvo. Un, protams, es tiešām gribu to mūsu profesiju paslavēt un teikt, ka tā ir vislielākā skola, jebkurā jomā. Nu, iedomājieties, mēs taču analizējam tik dažādus un tik vērtīgus materiālus. Mums ir, jāiedzīvojas dažādos laikmetos. Tās taču ir pilnīgi citas attiecības. Un Katrs laikmets ir, cilvēku attiecības ir ļoti atšķirīgas. Un tieši tas ir skaisti, ka tu vari izdzīvot vai vismaz censties izprast, izjust, analizēt tik atšķirīgus raksturus. Nu, tā ir bijusi tāda arī psiholoģija, attiecību skola. Mēs tā teorētiski neesam apguvuši, bet tīri tā no iekšas izprast gan tur tos klupienus tai literatūrā un dramaturģijā, ko mēs spēlējam, pēc tam paraugoties pašai uz savu dzīvi. Bet man liekas, šodienas tāda atšķirība ir ļoti liela tajā, ka manai paudzei ir pilnīgi nesaprotam, un es pat teiktu mazliet pretdabiski savu tādu, savu attiecību, to intīmo pusi nest uz āru. Tas mums nav raksturīgi, ja? Mums vienalga kādi kreņķi, puņķi, asaras, šķiršanās un iemīlēšanās arī nebūtu bijušas. Tā ir mana pasaule, un man ar to jātiek galā. Es to, nepasniedzu uz paplācis citiem izdzīvot vai vērtēt. Manai paudzei tas šķiet ļoti nevisai pieņemami. Jā, tā. Es teiktu, tā ir tāda sava pasaulīte. Es teiktu, slikta gauma. Nav eleganti. Jā, nav eleganti. Nē, es domāju, ka Lidija runā arī par to, to nosacīto spožumu un postu, tieši ko sociālajie tīkli ar mums un mēdī vispār izdara. Redziet, arī es, kad augu, savos pusauģu gados un tādas ballēšanās gados, paldies Dievam, vēl nebija pārāk daudz dzeltenās preses žurnālu un jebkuru, kas varētu tev nofotografēt, jebkuru. Man liekas, ka tā tomēr ir ļoti skaista lieta. Es arī esmu absolūti šajā ziņā piekrītu Lidijai, ka es gribu, lai par mani runā mans darbs. Jo, jā, tieši tā. Tāpēc, ka mūsu profesija jau ir publiska, un man tik ļoti vajag atstāt sev to savu daļu, kur neviens nezina, bet nevis tāpēc, ka man būtu noslēpumi, vienkārši tās ir manas cilvēku tiesības. Bet man šķiet, ka par to laiku, par ko Lidija runā, kad par viņu jaunību bija tieši tas skaistais, ka bija šis noslēpums, ka tu netiki klāt tam cilvēkam, kas stāvēja uz skatos, un tāpēc viņš arī, nevis tas, ka viņš bija tā kā, viņš bija ļoti saprotams cilvēciski ar to, ko viņš darīja uz skatos, bet tur bija noslēpums, un taču nav nevienam
Visiem ir zināms tas, ka, teiksim, zaga arī aktieru fotogrāfijas no Jā. foyer, jo tas ir kaut kas tik ja mēs par Tas ir romantisko skaisti, lietu, ja? Kaut vai vēstule jau, taustāmā veidā jau arī. Rakstīta ar roku. Ak, kungs, es domāju, ka tā ir viena no brīnišķīgākajām lietām, ko aktieris par savu darbu novērtējumu var saņemt. Bet man liekas, ka vēl viena būtiska lieta, kas arī ir Lidijas paudzes dāmām un kungiem, ka tas ir tas brīnišķīgais termins teātrī – turēt rumpi. Un šis brīnišķīgais mugurkauls, kas droši vien varbūt nav asociējams tik daudz ar sievišķību, bet ar to, ar tādu sevis apzināšanos, bet ne egoistiskā nozīmē, bet tādu sevis vērtības. Un man liekas, ka tā arī ir vēl viena lieta, kāpēc aktieris, un par ko es gribu runāt arī šajā koncertā, kāpēc lielie mētri ir mūžam jauni? Kāpēc teātrī esot, tu nenoveco? Nē, tas tiešām tā ir, tas ir neticami. Jo tu, ja ir tiešām tāda laime, jo tu vēl esi uz skatuves dēļiem tik ilgi, kā ir Lidija, tik ilgi, kā ir Olga Dreģe un tā tālāk, tad tev ir katra loma no nulles, no sākuma. Tas nozīmē, ka tu katru reizi mainies un atjaunojies, un tu sāc tā kā bērns apgūt lietas no sākuma. Un man liekas, tā ir tā brīnišķīgākā aktieru lieta un spēja, jo viņam, tāpat kā mazam bērnam, viņš nedrīkst pazaudēt to spēju brīnīties, jo tad, ja nodzies tās acis uz skatuves, tad tur vairs nav ko darīt. Jā, Bet es domāju, ka to visi vismaz man gribētos manā pasaulē to visu saprot, jo šī ir profesija, kur nevar, tas ir tā, tu dari viņu ar mīlestību, un ja tas vairs nav, tad tik tiešām ir jāiet prom vai jākļūst par kaut ko citu, bet tā notiek reti, kurā gadījumā, tāpēc arī teātris ir tik maģiska vieta, ka šie brīnumi var notikt. Kad daži izlemj aiziet, tādā vēl ļoti tādā briedumā vecumā, tieši. Briedumā, viņi jau netiek vaļā no tā domāšanas veida. Un viņiem ir vajadzīga visa šī radošais process un atkal urdīties un zināt un vispār, lai kaut ko nospēlētu, taču mums jau ir arī jāzina, kas notiek pasaulē, kas ir gaisā, kā es mēdzu teikt, vai ne? Un tai pašā laikā runājot par tādu sievišķību, par tādām attiecībām, protams, kad sievietēm tā nav glaimojoša zona, jo viņas ir tik ļoti aizņemtas. Piemēram, es varu teikt par sevi, es teicu, ak, Dievs, bet kas es par sievu? Ja es sestdienā, svētdienā vispār neesmu mājās. Ja es no rīta izēju un naktī pārnāku, mani pat ļoti mocīja, piemēram, dzīvē, šī problēma. Bet, tāpēc man šķiet, ka ir jābūt cilvēkam, kurš arī viens pats ir radošs un var palikt mājā, un te ir ļoti svarīgi, lai tas partners saprot, un lai viņam nav garlaicīgi, lai viņam ir ko darīt, ka tevis nav, un visu darīt kopā, un arī manā paudzē tas bija tā, ka, patiesi, mēs lielākā daļa sākām visu no nulles arī attiecībās. Burtiski tā kā stāvam, vai jā, bez kādas palīdzības un visu, un tad veidojās šī, ka mēs visu daram kopā. Kā komanda. Jā, un ja nav kaut kāds kopīgi mērķi, vai atkal, jā, bet ir arī tādas situācijas, tas man gribas teikt par vīriešiem vairāk. Jā, viņiem ir saprotama un tāda ļoti brīnišķīga tikai tas sākuma, tā margrietiņa periods. Ar taurentiņiem vēdarā. Jā, un tad, bet tas jau nav maz tik ilgstoši. Aptuveni 2 gadi tikai. Jā, un tad, kad pienāk tas, kad, vau, kur palika? Ko Jā. Kas tagad jādara? Cits cilvēks. Bija taču, un kur palika? Jā, un tas ir tas slieksnis, kad ir jāsāk veidot pilnīgi citas attiecības, ja? Un tad droši vien vajadzētu, lai šīs attiecības šodien ir tīpaši skatoties,
lai viņus arī māca jau bērnu dārzā, jau skolā, jo ir ļoti daudzas paudzes pagājušas, kur nāk arī tās mammas un tēti no nepilnvērtīgām ģimenēm. Un viņiem kaut kas ir arī jāapgūst, bet ne jau tikai teorētiski. Arī praktiski. Ja, arī praktiski un tā kā man vienmēr ir gribējies, es nekad neesmu gribējusi, vai pārspēt vīrieti, ne, tieši otrādi. Es kādreiz biju avīzē tādi, rakstīt tādas iepazīšanās. Sludinājums, jā. Un es atceros, es nezinu, cik man toreiz bija gadu, es teicu tā, ja es rakstītu tādu sludinājumu, es rakstītu, ka es beidzot gribētu satikt vīrieti, kuram līdzās es beidzot varu atļauties būt sievieti. Perfekti teikts. Dodamies muzikālā pauzē. Klausies šī. No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantējām domātām paršu un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene. Akciju sabiedrība. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma.
godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Vācijā ražots Klassen, jaunās kolekcijas lamināta grīdas segums. 32. nodaluma izturības klase. Tikai 6,5 eiro kvadrātmetrā. Pēc arī internetā. Būvniecības ABC LV. Kvalitātes, zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC. Lidl bieži lietoto produktu grozs bija vislētākais 4. februārī. Piedāvājumā no 2. marta Kalifornijas pistācijas 250 gramu 2,99, Dalmajer malta kafija 500 gramu 7,99, ziemas veistiklu šķidrums 4 litri 3,49. Lidl ir vērtīgi. TET uzskata, ka katrs uzņēmējs ir pelnījis slavas dziesmu. Tāpēc ienāc Slavas dziesma LV, saņem savu īpašo dziesmu, padalies ar to sociālajos tīklos un ievieto Radio SVH LV mājaslapā. Iespējams, tieši tava Slavas dziesma tiks atskaņota radio ēterā. TET – IT partneris tavam biznesam. No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra negarantējām tuvākā pašu un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene, Ieva Dzene. Vēl nedaudz paturpinām sarunu šajā svētku dienā ar leģendāro aktrisi Lidiju Pupuru un aktrisi režisori gandrīz. Jā, jo mēs noskaidrojām, ka ar pilnu kāju tu tā kā tajā neiesi. Jā, nu es teicu, ka, manuprāt, tātad tas, ko mēs runājām par, es sasmējos par tēmu sievišķību teātrī. Patiesībā tas ir ļoti grūts jautājums, jo šī ir vīrišķa profesija. Vispār būt publiski redzamam un uz skatuves, tā ir ļoti vīrišķa enerģija, jo viņa ir ļoti jaudīga. Un režisoram tas ir vēlreiz 3 vismaz, jo tev ir jāatbild par visu kopumu. Un līdz ar to es teicu, ka es tomēr vēl joprojām ar šo tēmu tā nedaudz koķetēju, ka es neesmu gatava iestudēt 4 iestudējumus gadā, jo tas no manis prasa ārkārtīgi daudz nervu, jo es esmu pārāk emocionāli vēl režisoru profesijai. Bet, jā, mēs runājām par to, kas atšķir, tā teikt, šīs paudzes aktierus no tagad esošajiem, un man liekas, ka Lidija brīnišķīgu lietu pateica par vertikālo domāšanu un jušanu. Jā. Jo tas stāsts ir par to, ka es sacīju, kad ienāk telpā Lidijas paudzes aktieri vai aktrises, tur kaut kas virmo tāds, kas nav nevienā citā paudzes aktierī vai aktrisē. Tā stāja, tā elegance, spēks. Un tu nekad nepateiksi, ka kaut kas slikts ir noticis vai nav. Tā arī ir tas, manuprāt, vispār aktieriem ielikts iekšā, lai kas ar tevi būtu, lai cik tev grādu temperatūra tev ir jābūt. Un jādara. Tā ir, jā. Un arī, jebkura nelaime vai tava personiskā dzīve, tas viss ir jāaizmirst, un lai cik arī tas dīvaini nebūtu, es esmu bieži tā teikusi, ka šī mana profesija man ir palīdzējusi izturēt ārkārtīgi daudz savā personiskajā dzīvē. Un tieši tāpēc, ka es esmu varējusi no tā atslēgties, ja esmu spiesta atslēgties, ja es varu, tas ir apmēram tā kā ar bērnu, ja viņš nokrīt un raud un tikai viņam novērs uzmanību uz kaut ko citu un viņš vairs neraud, vai ne? Un tās ir arī tādas zāles, faktiski. Terapija. Un terapija, jā. Pašterapija, tieši tāds ir. Jā. Un, protams, taču analizējot, un mēs arī bijām uzaicinājuši arī tādu lektoru, mums bija arī psiholoģijas lekcijas.
To mēs paši izvēlējāmies, tad vēl psiholoģijas lekcijas un šādas profesija Padomju Savienībā pat oficiāli neeksistē, bija izņemta, ja, uz kādu laiku, un tas arī mums ļoti palīdzēja. Protams, tāds, fantasts, es ļoti labi atceros Pēteršons, priekš kām tas vajadzīgs un tā tālāk, jā. Tāpēc, kad viņa vēriens un viņa tā fantāzija bija atkal pilnīgi savādāka un nepieciešama pilnīgi citādi, jo viņš ir inscenētājs, jā. Un es jau teicu, mēs te runājam, ka tādai sievišķībai tuvāk noteikti bija tas darbs, ko teātrī strādāja Felicita Ērtnere. Viņa tik smalki, tik pacietīgi analizēja visas šīs tēlu attiecības. Tas bija brīnišķīgi, kā no viņas varēja mācīties, un ne tikai vien to, arī to sarežģīto situāciju, kāda valdīja attiecībās ar Smilģi, viņu varēja tikai apbrīnot. Tur ir tā sievietes gudrība, tāda smalkā. Tāpat nav gudrība, tā ir liela inteliģence. Un tieši pēc tādas iekšējās inteliģences, ja, man, piemēram, šobrīd ārkārtīgi šokē. Es pat nevaru iedomāties, ka es tagad atceros, cik mēs bijām arī jaunībā nezinoši. Un tai pašā laikā tāda vardarbība, kāda tagad es lasu, kad dzīve nav melnraksts, šajā raidījumā. Mani tas šokē, man tas pārsteidz šodien, kad it kā liekas, no kurienes tas rodas, ja? Kur ir tā sakne? Jo mēs mācījāmies no tās paudzes, kurā bija ļoti dziļa inteliģence. Un tas nenozīmē, ka tie bija tikai kaut kāda augsti izglītoti cilvēki. Sirdī inteliģenti. Jā, sirds inteliģents. Man liekas, Lidija, tā ir ļoti svarīga lieta, par ko mēs runājām, ka tas ir tas, ko nevajadzētu aizmirst mākslā un arī dzīvē. Ka tavs ego, tu neesi alfa un omega, ar tevi nesākas pasauli, ne ar tevi viņa beigsies, jo galā, šo pasauli mēs neesam radījuši. Un tur ir kaut kas tāds, ka jā, ka tagad iespējams, ka varbūt ir kaut kāda tāda liela aizraušanās ar to, ka tagad es parādīšu visas tās traumas, kas man ir iekšā, un iespējams tas, protams, pievērš uzmanību, jo sliktās ziņas ir vislabākā reklāma, bet ko man tas dod tālāk? Tādā ziņā, man jau drīzāk tad interesē, kā es ar to tieku galā visticamāk, jo manā raksturā arī ir tā, ja es zinu, ka man ir kaut kāda problēma, ir divi varianti, vai es to pieņemu, un tad, vai es to risinu. Un, piemēram, vienkārši informēt par to, jā, un par to inteliģenci es absolūti piekrītu, ka droši vien tā arī ir tāda sievišķības tēma, un ne tikai tas gan neatiec uz konkrētu dzimumu, bet jā, tas ir ļoti svarīgi. Un arī tās attiecības, lai kādas viņas arī nebūtu, un cik sāpīgas tev. Mēs viens otram esam doti varbūt tikai uz zināmu laiku. Un ja tas laiks ir pagājis un kaut kas tam otram pietrūkst, ļaut aiziet. Jā. Ļaut aiziet bez naida. Piedot un atlaist. Jā. Un tomēr paturēt atmiņā tikai to labo. Un palikt varbūt pat draugiem. Tas varbūt ir, ne katrs to spēj. Bet tas būtu brīnišķīgākais variants. Paldies jums, sirsnīgas dāmas, un es novēlu, lai mēs topam arvien sirds inteliģentākas, un arī jebkurš tāds kļūst, un dāvājam to labo, turam to labo sirdī un atbalstam, protams, mūsu mīļos māksliniekus, un tiekamies 30. martā labdarības koncertā. Ja
skatuves dēļ sāktu runāt. Mēs jūs ļoti gaidām. Un, starp citu, klausītāji, skatītāji, Sanda Dejus, man brīnišķīgā kolēģi, ir arī uzrakstījusi, ka viņa jau vienā šajā aukciona izsolē rampas dabūja Antras Lietskalniņas vēdekli no izrādes Ilgu tramvajs. Kā un viņai veicas? Jā, ļoti veicas, man ir balta skaudība. Un viņa jau arī ir iegādājusies biļetes, kas ir arī kā ziedojums, vai ne, mūsu vecmeistariem. Un lai skaisti šie svētki, paldies, ka jūs iedvesmojat. Paldies! Paldies! Pašas labākās.